Skolotāji 3 paudzēs. Šajā ģimenē gan Lidija Vera, gan viņas meita Jolanta ar vīru. Nu kā ir? Bieži rājos? Gan viņu abu meita Lelde, visi ir skolotāji. Pūliņu ģimenes tradīcija, kā profesiju izvēlēties tieši pedagoģiju, ir aizsākusies pirms 50 gadiem, kad Lidija Vera piekrita strādāt Dzirciemu speciālajā internāta skolā Tukuma novada Lamiņos. Literatūras un latviešu valodas skolotāja atminas, ka viņai tolaik bija vien 18 gadi un pat īsti neesot sapratusi, ko izvēlējusies. Darba, kā arī dzīves apstākļi 3 kilometrus tālu no skolas, pussabrukušā namā, neesot bijuši no tiem labākajiem. Elektrība nebija. Mēs gājām uz mežu, zāģējām baļķus, rakām bedres, kur lika iekšā tos baļķus elektrībai, jo vietas skolā ražoja motors. Lidijas Veras vecākā meita Jolanta savu bērnību atceras tieši Dzirciemu skolā. Tā vide tikai skolotāja vidē vien bija. Mēs bijām skolotāja bērni, skolotāji vecāki, kas bija draugi arī un paziņas, un visi kaimiņi, kas visi dzīvojām skolotāja mājā, visi arī turpat vien blakus skolai bija. Skolas dzīvē meitene jutusies kā zivs ūdenī un pirmo pieredzi pedagoģijā guvusi jau 7 gadu vecumā. Sajūtu līmenī tā sajūta, ka, kas ir skolotājs, ka es varu tā kā mamma. Ja tu esi iemācījis bērniņam tādam, kurš ne burtiņu nezina, viņš atnāk 8, 9 gadu vecs, bet viņš nezina nevienu burtu. Un pēc 2, 3 gadiem viņš jau lasa. Un tas mums liekas liels gandarījums. Kā Lidijas Veras meitas kļuvušas par skolotājām, viņa neesot pamanījusi. Tas rāda, ka es esmu bijis paraugs meitenēm un savu darba mūžu esmu labi vadījusi un esmu velti to darījusi. Arī Lidijas Veras znots pēc meitas Jolantas apprecēšanas izvēlējies kļūt par skolotāju un bērnus mācīja jau 25 gadus. Mums ir tad papildus šie svētki vienas otru apsveicam skolotāju dienās un 1. septembros. Jolantas un Mārtiņa meita Lelde atzīst, ka būt skolotāju bērnam viegli nekad nav bijis. Tev jau palīdz tur, tev jau tur mājturībā visu izdara. Tas nekas, ka man bija naktī jāsēž un jātamborē. Ka mamma sēž blakām un pati liek, lai es pati visu izdaru, ka nebija nekādas atlaides. Par spīti ne tām labākajām atmiņām skolas gados, arī viņa nolēma savu dzīvi saistīt ar pedagoģiju pirmsskolas izglītības iestādēs. Te es ar mazajiem jūtu, ka es to varu, un tas ir tas mans, ka es viņiem varu dot to kas man ir, ko es māku un ko es zinu. Vai ģimenes tradīcija pedagoga profesijas izvēle būs arī 4. paaudzē, šobrīd ir atkarīgs no Leldes mazā dēla Jēkaba. Nē. Kā jau var. Skolotājs vienmēr ir nepieciešams, vienmēr ir darba vietas, bērni augs un būs. Bet, lai varbūt vīrietis pamēģina kaut ko citu. Inese Supe, Kaspars Markus, Labvakar, Latvija!